Labdien! Mani sauc Aija, es esmu bērnudārza Kukaramba vadītāja, un šodien es gribu ar jums ātri parunāt par ļoti svarīgu tēmu – vecāki bērnudārzā. Jā vai nē? Kādēļ? Tādēļ, ka šī tēma ir tāda karojoša. Īpaši tad, kad sākās bērnu adaptācija, vienmēr ir divas karojošās frontes. Vieni uzskata, jā, vecākiem ir jānāk bērnudārzā, tas bērnam ir svarīgi. Otri uzskata, nē, nekādā gadījumā, vecāki traucē, viss ir raud, viss ir slikti. Vecākiem nav jābūt bērnudārzā. Un es aši pastāstīšu mūsu Kukarambas viedokli, un es uzreiz varu pateikt, ka mēs piedaram pie pirmās frontes. Vecākiem ir jānāk bērnudārzā. Kāpēc? 5 īsti punkti. Tātad, pirmais punkts – drošības sajūta. Vecāks ir bērnam vissvarīgākais cilvēks, ar ko viņam ir izveidojusies piesaiste. Un šeit mēs runājam par pavisam maziem bērniem, kas tikai uzsāk bērnudārza gaitas un kam tas tiešām ir svarīgi. Un vecāka klātesamība padara bērnu pasauli drošu, lai vai kur bērns būtu, ja blakus ir vecāks, cilvēks, ar ko viņam ir šī drošā piesaiste, viņš jūtas drošāk. Un šī bērna drošības sajūtas respektēšana, tā ir tāda elementāra cieņa pret bērnu. Bērnam ir vismaz kādu laiku jānāk uz dārziņu kopā ar vecāku. Dažam tā ir viena diena, viņš ir gatavs pamāt mammai un palikt dārziņā, dažam tas ir ilgāk, bet ir tikai normāli un cieņpilni šo respektēt. Punkts numur 2 ir kontakta izveidošana un vides un kārtības iepazīšana. Šis ir būtībā galvenais punkts, ar ko vecākam ir jānodarbojas tad, kad viņš ir kopā ar bērnu bērnudārzā. Jāpalīdz bērnam veidot kontakts ar audzinātāju. Ja bērns tur viens pats ar vecāku spēlējas klusām stūrītī, kamēr pārējie bērni iet aplītī, tam tiešām nav jēgas, tur nekāda adaptācija nenotiek. Bet, ja vecāks mudina, reku nāc, aiznesīsim tur bumbu audzinātājai Egijai, viņa saka, iesim mazgāt rokas, iesim kopā apskatīties, iesim kopā aplītī, iesim viņai pavaicāsim, reku pamāsim audzinātājai, viņa tevi gaidīs rīt, tad bērns ļoti ātri iemācās, ka mamma runā ar audzinātāju, izrādās tā ir tāda laba dāma, kas viņu sagaida bērnudārzā, kas šeit zina, kā viss notiek, un viņai var uzticēties. Ja šādas lietas nav, ja vecāks nepalīdz bērnam veidot kontaktu, bet iespiež raudošu bērnu audzinātāju rokās un metās bēgt, tas, ko mēs bērnam iemācam, faktiski ir tas, ka bērns ir tāds tā kā priekšmets, kuru var saģērbt, noģērbt, atstāt, nolikt, jebkurš svešs cilvēks. Un mēs mācam, ka tas ir ok, ka mēs kā vecāki to akceptējam. Vai tas tiešām ir ok? Nākamais ļoti svarīgais punkts ir personīgā telpa vai privātā telpa. Tas ir ļoti būtisks bērna personības aspekts, kas patiešām ir jāņem vērā. Ja mēs paliekam pie tā, ka bērns nav nekāds objekts, ar kuru var manipulēt, kuram katram vien ienāk prātā, bet viņš ir cilvēks ar savām vajadzībām un izjūtām, ir svarīgi saprast, ka ir bērni, kam viņu personīgā telpa ir ļoti svarīga. Un tie ir bērni, kuriem ļoti nepatīk, ja citi viņus aiztiek. Viņi nav gatavi iet audzinātājai klēpī pirmajā dienā, viņi nav gatavi tuvoties, viņi nav gatavi pieskārties. Un tas ir jārespektē. Un šis ir jautājums par robežām arī audzinātājai. Pirms ņemt bērnu klēpī vai opā, vajag viņam to pavaicāt, vai tu to vēlies? Nē, nevēlos. Nē, tad mēs to nedaram, un tās ir bērnu tiesības. Savukārt ir bērni, kuri ir ļoti atvērti, kuri ir ļoti gatavi iet un mīļoties, un tas arī ir ok, bērni ir dažādi, bet, lai to saprastu, ir nepieciešams laiks, un tas notiek šajā adaptācijas laikā, un vecāks var palīdzēt audzinātāju šo saprast, kas bērnam ir svarīgi, cik tuvu viņš tevi pielaidīs, visas šīs lietas, un tas notiek lēnām, un audzinātāji ir jābūt ļoti jūtīgai un ļoti uzmanīgai un jāvēro bērns. Un tieši vecāks šajā laikā var audzinātājai palīdzēt. Punkts 4. Emocijas. Viedoklis, jo ātrāk, jo labāk paraudās un pāries, kur nu liksies, tāpat jāpierod pie skarbās dzīves realitātes. Bērnam uzsākot bērnudārzu, tas ir tāds diezgan bieži dzirdēts populārs viedoklis, un es domāju, ka tā pamatā ir tas, ka mums ir ļoti grūti pieņemt bērna kaut kādas sāpīgās emocijas. Mums patīk redzēt, gan mums, gan vecākiem, ka bērns ir priecīgs, mums ir grūti redzēt, ka bērns raud. Tāpēc vecākiem rodas šī ilūzija. Es atdodu bērnu audzinātājai, aizmūku projām, tas, ko es neredzu, tas neeksistē. Un mums ir jābūt pieaugušiem cilvēkiem un jāspēj runāt un pieņemt arī par bērna emocijām, kas var būt grūtas un sāpīgas uzsākot bērnudārzu. Jā, viņš var būt dusmīgs, jā, viņš var būt raudāt. Iespējams, ka bērnu atstājot bērnudārzā šādi vispār bez jebkādas adaptācijas, viņš beigs raudāt ātrāk. Jā, bērni, kas, piemēram, aug bērnu namos, viņi arī ļoti bieži ātri beidz raudāt, jo viņi zina, ka vispār nav vērts raudāt, tāpat neviens viņus neņems vērā un neatsauksies. Es, protams, nedaudz dramatizēju.
Ne? Jā. Un noteikti ir bērni, kas ir gatavi, kas ir ar tik stabilu nervu sistēmu, ka ir gatavi tiešām pirmajā dienā palikt bērndārzā un viss ar viņiem ir ok. Jā, par to nav jājūtās arī slikti, ja jums ir gadījies šāds mierīgais bērns, bet to noteikti nevar attiecināt uz visiem bērniem. Un ir jābūt ļoti uzmanīgam un jūtīgam, jo, ja bērns sēž stūrītī, viņš varbūt neraud, viņš ir kluss, viņš nerunā, viņš sēž, viņš skatās, tur gandrīz nekustās, bet viņš neraud. Tad jau viss ir labi. Tiešām ir labi. Nu, un pēdējais jautājums ir tāds ētikas un uzticēšanās jautājums. Vecāki traucē strādāt, bieži saka audzinātājs. Un šeit ir svarīgi izrunāties ar audzinātājiem, kādu tad uzvedību viņas sagaida no vecākiem grupā. Tur skaļi runāt pa telefonu vai raud, tur šķībās sniegpārsliņas no logiem vai tur jānīšu kotletu uzlikt savai Anniņai. Nevajag tā darīt, tas tiešām traucē strādāt. Bet audzinātājiem savukārt ir jāpatur prātā, ka patiesībā to es saku kā bērndārs vadītāja. Jums būtu jāstrādā tā, it kā vecāki uz jums skatītos visu laiku. Un tas nenozīmē, ka audzinātājiem būtu jābūt kaut kādiem tur super paraugu cilvēkiem, kas nekad nekļūdās. Svarīgi ir tas, ka viņām patiesi interesē un rūp bērni. Un, ja vecāks padzīvojas bērndārzā, to var patiešām ļoti labi redzēt, vai rūpes ir īstas un patiesas, vai tas ir tikai tāda ārējā fasāde. Ir ļoti viegli ielikt skaistas bildes Facebookā, bet ne tik viegli ir ikdienā tikpat labi rūpēties par bērnu. Un ja vecāks ir grupā, viņš to nevar neredzēt. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas veido šo pamatu uzticēšanos un sadarbību vispār bērndārzā. Un ja audzinātājiem ir ļoti bail no vecākiem grupā, un viņas ļoti protestē pret to, ka vecāks nāk grupā, vienmēr ir svarīgi ļoti godīgi sev pavaicāt. Audzinātājs, vai tiešām tas ir tādēļ rūpēm par bērnu?